Kāpēc ir tik svarīgi zināt, kādas zīmes ir pie atslēgas? Tad, ja tu zini, kāda katrai tonalitātei ir zīme pie atslēgas, tad tu vari gan nodziedāt, gan nospēlēt gammu, trīskani, noturīgās pakāpes, noturīgos intervālus, pamazinātos un palielinātos intervālus veidot, lielos un mazos intervālus, un to atrisinājumus, kā arī dominants un pamazināto septakordu un to apvērsumus. Ja tu nezini, kādas zīmes ir pie atslēgas katrai tonalitātei, tad tev ir ļoti grūti un gandrīz neiespējami iemācīties intervālu un akordu uzbūvi un praktiski to nospēlēt vai nodziedāt vai uzrakstīt konkrētā tonalitātē. Tāpēc tev, kā špikerītis, palīdzēs mans kvintu un kvartu aplis un tonalitāšu T5 un tonalitāšu T4 puzle. Šos špikerus regulāri pielietojot mājas darbu pildīšanā, tu ļoti ātri sapratīsi, kādas atslēgas zīmes ir katrai tonalitātei un ka tās ir nepieciešamas zināt, lai tev ērti būtu pielietot jebkuru mūzikas teorijas vielu. Šobrīd šo komplektiņu tev piedāvāju par īpaši izdevīgu cenu. Abas tonalitāšu puzlītes un abi kvintu un kvartu apļu špikerīši maksā par 12 eiro. Raksti komentāru vēlos, un es tev nosūtīšu visu nepieciešamo informāciju.